Čau! Šajā video es tev parādīšu 3 vienkāršas, bet izskatīgas receptes, kuras lieliski iederas valsts svētku svinību galdā. Katra no tām pārstāv Latvijas karoga krāsas – sarkano, balto un atkal sarkano. Es tev parādīšu, kā pagatavot biešu humusu ar kazas sieru, ceptas bietes ar mārutku krēmsieru un desertā klasisko panna kotu ar ķiršu ievārījumu. Un pats labākais – tos var pagatavot mājās bez jebkādām sarežģītām sastāvdaļām. Pirmais – biešu humuss ar kazas sieru. Sāksim ar uzkodu. Šis humuss ir ne tikai garšīgs, bet arī vizuāli ļoti pievilcīgs. Tā rozīgā krāsa lieliski atgādina Latvijas karogu un kazas sieras piešķir baltu kontrastu. Noskalo un noticini turku zirņus. Tad liec tos blenderī kopā ar pāris ēdamkarotēm spilvas bietēm, olīveļu, sāli un pipariem. Sablenderē, līdz masa kļūst gluda un krēmīga. Pasniedz humusu bļodiņā vai uz šķīvi. Dekorē ar kazas sieru, pārlej olīveļu un, ja gribi, uzber grauzdētas sēklas vai riekstus. Tas iedos gan kraukšķi, gan padarīs ēdienu vēl sātīgāku. Rezultāts ir maigi rozīgs humuss ar krēmīgu tekstūru, ko lieliski papildina sāļais kazas siers. Vienkāršs, bet elegants sākums svētku galdam. Ļoti labi. Tālāk siltā recepte. Ceptas bietes ar spilvas balzamiko mērci un mārutku krēmsieru. Šis ir viens no tiem ēdieniem, kas parāda, cik garšīgas bietes var būt, ja tās pagatavo pareizi. Lai tās pagatavotu, uzkarsē krāsni līdz 180 grādiem. Bietes nomizo. Jā, parasti bietes liek cepties ar visu mizu, tomēr man šķiet, ka šādi sanāk garšīgāk. Sagriez tās līdzīgos gabalos un ieliec bļodā. Pievieno eļļu, spilvas balzamiko mērci, sāli un piparus. Samaisi, lai viss vienmērīgi pārklājas. Tad pārcel bietes uz alumīnija folija, aizlauki to cieši ciet un liec uz cepamās plāts. Cep 30 līdz 40 minūtes. Kamēr bietes cepas, pagatavo arī mārutku krēmu. Bļodā sajauc krēmsieru ar spilva mārutkiem un šķipsniņu sāls, līdz iegosti viendabīgu, vieglu krēmu. Pasniedzot, uz šķīvi uzsmērē mārutku krēmu, pa virstu liec karsās bietes. Un, ja vēlies, pārslēdz ar nelielu daudzumu spilvas balzamiko mērces. Šis ēdiens ir ļoti kontrastains. Tumšās, siltās bietes un baltais viegli aso mārutku krēmsieras. Garša ir līdzsvarota un vizuāli, manuprāt, tā ir īsta svētku bauda. Un visbeidzot, deserts. Klasiskā panna kota ar spilvas ķiršu ievārījumu. Ja pirmais ēdiens bija rozīgs un otrais tumši sarkans, tad šis ir īstais karoga deserts. Balts ar spilgti sarkanu virskārtu. Lai to pagatavotu, vispirms uzbriedini želatīnu. Nelielā bļodiņā pārber želatīnu pāri augstam ūdenim un atstāj 5-10 minūtes, līdz tas uzbriest. Tikmēr nelielā katliņā vai pannā ielej saldo krējumu, pievienot cukuru un vaniļu. Karsē uz vidējas uguns, līdz cukurs izkūst un krējums kļūst silts, bet svarīgi neļauj tam vārīties. Pietiek apmēram līdz 80 grādiem, kad krējums sāk nedaudz tvaikot. Tad noņem no uguns un iemaisi želatīnu, līdz tas ir pilnībā izšķīdis. Lai panna kotas masu formiņās vai glāzēs ap 150 ml katrā. Šoreiz es lēju bļodiņā. Atdzesē līdz istabas temperatūrai, tad pārklāji un liec ledusskapī uz apmēram 4 līdz 6 stundām, līdz panna kota sastingst. Pirms pasniegšanas virsū liec spilvas ķiršu ievārījumu. Tas piešķir desertam gan krāsu, gan vieglu skābumu, kas lieliski līdzsvaro saldo krēmu. Vari pievienot arī svaigas ogas vai kraukšķīgus cepumu gabaliņus, lai padarītu desertu vēl interesantāku. Ja gribi vieglāku versiju, pusi no saldā krēma var aizstāt ar pienu, tad panna kota būs mazāk trekna, bet tikpat krēmīga. Un kad viss gatavs, paskaties uz savu galdu. Rozīgs humuss ar baltu sieru, tumši sarkanas bietes ar gaišu krēmsieru un baltā panna kota ar ķiršu sarkano virskārtu. 3 ēdieni, kas kopā izskatās kā Latvijas karogs un garšo tieši tik labi, cik izskatās. Ja tev patīk šādi svētku ēdieni, nospied like, abonē kanālu un komentāros uzraksti, kuru no šīm receptēm tu noteikti izmēģinās. Lai labi garšo un priecīgus svētkus!